dažreiz kaut kāda mehāniķa intuīcija ņem un nostrādā, un tad cilvēkam mašīna bija palikusi braucot, tā kā noslāpus, un tagad es tikko atbraucu, tad arī varēja piestartēt, viss kārtībā, bet pēc brītiņa parūca, un atkal nav, un kļūda bija pa kaut kādu power relay vadības blokā. Un es tā kā vienreiz te pārēju šitiem vēl kontrollampu, vienu pusi, otru pusi, it kā ir viss. Un kaut kā tāda iekšējā sajūta, davai pastamies vēl, un beigās izrādījās, ka ir pārlūzis drošinātājs pa vidi. Un tur Škodai baigi nērti, tur tas relejs ir zem paneļa, it kā ko viņš baro, šits drošinātājs, un tur netiek normāli klāt nos. Tā kā ne pamērīt, neko, un tad sakal atgriezos te motortalpā un baigi noveicās reāli. Reika vienkārši, domāju, viņš nav, es domāju, bet 100 punktu viņš nav pārdedzis, viņš vienkārši ir no vibrācijas klakt pušu un gatavs.